Nevienmēr dokuments ir bieži vajadzīgs ikdienas dzīvei, bet varbūt vajag tikai zināt, kad viņai notikušas izmaiņas. Un šeit arī lieta noder mans nais. Tad pieņemsim, ka mūs interesē, kad mainās ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas noteikumi. Tāpēc mēs sameklēsim dokumentu. Kur ir noteikumi par iedzīvotāju gada ienākuma deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību mums piedāvā asistents. Mēs atlasam un dabūnam šos te noteikumus. Un ja mēs gribam saņemt tikai informāciju par izmaiņām šajā dokumentā, tad mēs uzklikšķinām uz aploksnītes un izvēlamies tos nosacījumus, jeb tos notikumus, par kuriem gribam saņemt informāciju e-pastā. Konkrēti droši vien, kad varētu būt svarīgi grozījumi un tas, ka dokuments zaudēs spēku, tad izmainīs status. Tad mēs saglabājam, un dokuments mums nav nevienā mapē, bet tad, kad viņā tiks izdarīti grozījumi, vai tad, kad viņš zaudēs spēku, mēs e-pastā saņemsim attiecīgu paziņojumu. Rodās jautājums, kā mēs varam šo dokumentu atrast, ja viņš nav nevienā mapē, ja mēs gribam kaut kāds nosacījums pamainīt. Arī par to ir padomāts, un lietotāja izvēlnē ir iespēja mani izmaiņu ziņojumi, un šeit mēs atrodam šo dokumentu, un mēs varam viņā ne tikai izmainīt nosacījumus, par kuriem mēs saņemsim paziņojumus, bet mēs arī viņu tagad varam kādā mapē ielikt vai pierakstīt savus piezīmes par šo dokumentu. Tā kā ceru, ka tas jums būs noderīgi, un paldies par uzmanību.